Esiet sveicināti raidierakstā Kas notiek medicīnā? Mani sauc Dace Vintere, un šis ir raidījums, kurā mēs ieskatīsimies, šķetināsim, uzzināsim un atbildēsim uz ļoti svarīgu jautājumu – kas notiek medicīnā? Kā jau iepriekš esmu uzsvērusi, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība ir informēta par medicīnas nozares attīstību, lai mēs redzam, kas tiek darīts, kā tiek darīts, kad tiks izdarīts, un pats galvenais, kas no tā mainīsies mūsu veselības aprūpes ceļā. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā arvien biežāk mēs pievēršam uzmanību un arvien vairāk tiek runāts par cilvēku mentālo veselību un arī cilvēku psihoemocionālo labsajūtu. Covid-19 pandēmijas laikā psihiskā veselība kļuva par vienu no prioritātēm visā pasaulē. Un visā pasaulē arvien vairāk cilvēku vērsās pēc palīdzības pie psihiskās veselības aprūpes profesionāļiem. Kā vēsta plašs meta-analīzes pētījums par psihisko saslimšanu prevalenci 2019. gadā, visā pasaulē no depresijas cieš 28% cilvēku, trauksmi piedzīvo 27%, pēctraumatiskā stresa simptomi ir 24%, stress regulāri ir 36%, psiholoģiskās ciešanas sajūta 50% un 27% mokās ar miega traucējumiem. Latvijā pēc Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas datiem arī pēc Covid-19 ir dubultojies, pat trīskāršojies pirmreizēju pacientu skaits, kas vēršas pēc palīdzības depresijas un neirotisko traucējumu gadījumos. Psihiskās veselības aprūpes sistēmai ir jāspēj organizēt veselības aprūpes pakalpojumus šāda strauji pieaugoša pieprasījuma apstākļos, medicīnas cilvēku resursu skaitam nespējot palielināties tādā pašā ātrumā. Bet psihiatrijas nozara nesnauž un ar lielu jaudu domā par savas nozares uzlabošanu kā pacientu ceļā, tā digitalizācijas formās. Tāpēc šodien uz sarunu es esmu aicinājis vienu no daudzsološākajām jaunās paudzes psihiatrēm, medicīnas zinātņu doktori Lienu Sīli. Sveika, Liene! Labdien, Dace! Varbūt uzreiz vērsim pie ragiem un pastāst man, kas tad ir psihiatrijas nozares galvenie projekti, pie kuriem šobrīd tiek strādāts un kas tiek attīstīts. Jā, šobrīd ir mums tāds laiks, ka mēs visi strādājam, kā jau jūs teicāt, uz pilnu jaudu. Un arvien vairāk mums ienāk klāt komandā cilvēki, kas ir orientēti uz attīstību, uz jaunu pakalpojumu ieviešanu, uz jaunu projektu radīšanu. Un tādi galvenie punkti, par ko mēs ļoti lepojamies, ka Latvija un mūsu centrs ir kļuvis par koordinātoru vienotās rīcības Joint Action šī gada Eiropas komitejas lielajam projektam aktivitātei psihiskās veselības jomā. Un mēs esam apvienojuši 22 valstis, un mums ir mūsu projekts Mentor, kas iekļaus sevī gan ļoti praktisku darbību ar ģimenēm, ar piederīgajiem, ar pacientu iekļaušanu pakalpojumu dizainēšanā, ar cilvēku, kuriem ir pieredze ar psihiskajām saslimšanām un ārstēšanos, iekļaušanu šo pakalpojumu veidošanā un tāpat arī pašu pacientu integrēšanu sabiedrībā. Un savukārt otra šīs te aktīvā praktiskā darbība ir veltīta digitālajiem risinājumiem psihiskajā veselībā. Un tas ir ļoti interesanti. Mēs kā psihiatri ļoti bieži sakam, ka vajadzētu turēties pa gabalu no tām viedierīcēm, atpūsties, mācīties pašiem domāt, rakstīt, darīt. Un tādā pašā laikā mums ir ļoti liels multimiljonu projekts par šo te digitālo risinājumu attīstību. Un, protams, ir jābūt mūsdienīgiem un ir jāspēj izmantot šīs iespējas pacientu labā. Un pirms tam jau es minēju, ka šis pacientu skaits īstenībā pēc Covid ir trīskāršojies. Un tas ir, manuprāt, dramatisks skaitlis, ar ko jums ir jātiek galā. Tāpēc varbūt vari man definēt, nomērīt kaut kādā veidā, kurā punktā mēs esam šobrīd šajā digitalizācijas laikmetā, kā mēs attīstamies un kāda ir tā reālā situācija valstī šobrīd. Valstī šobrīd situācija ir, teiksim, kā jau vienmēr ir divi aspekti, divas puses, droši vien ir multifaktoriāls arī ietekmes, un ja mēs runājam par Covid-19 pandēmiju, tad es vienmēr arī visiem saku, tāda zelta maliņa bija tā, ka no psihiatriem vairs nebaidās. Bet tas izsauca līdz tādu vilni, jo, saprotiet, psihiatri jau nevairojās tādā pašā ātrumā, kā vairojās pieprasījums.
Un tas, ko mēs tagad cenšamies sabalansēt, lai mēs šo pieprasījumu spētu kvalitatīvi realizēt, lai mūsu pakalpojums ir kvalitatīvs un lai to saņem tie cilvēki, tie Latvijas iedzīvotāji, kam viņš ir mērķiecīgi paredzēts. Mēs esam savā attīstībā nozarē nonākuši jau pozīcijā, ka mēs varam sākt prioritizēt. Kā mēs varam sākt redzēt mērķtiecīgu resursu sadalījumu. Mums arī esam spiesti to darīt, jo mums tie resursi, patiesībā, es saku, tas pieprasījums pieaug vairāk, kā mēs spējam resursos nodrošināt. Līdz ar to domājam gudrāk, nezaudējot kvalitāti, mēģināsim prioritizēt, un tad viens arī no mūsu digitālajiem projektiem ir saistīts ar mākslīgā intelekta rīka ieviešanu nozarē pakāpeniski attīstot un prioritizējot pacientus, lai tie, kuriem vajag visvairāk, kuriem šie stāvokļi ir akūti, jo psihiatrija ir akūta, klīniskās medicīnas nozare, lai pakalpojumi saņem pirmie, lai speciālistu redz pirmie. Savukārt apzinīgie ar izglītotie iedzīvotāji savas psihoemocionālās labbūtības monitoringā varbūt daudz lielāku iegūmu iegūs no psiholoģiskām konsultācijām. Un jau iepriekšējā raidījumā, kad tikos ar Nacionālā veselības dienesta direktoru, tika pieminēts jūsu projekts kā viens no uzvarējušiem NVD laboratorijā. Bet es zinu, ka tas nav arī vienīgais, jo pirms tam tikko minēju. Varbūt, kad vari pastāstīt konkrētāk par šiem projektiem, pie kuriem tiek strādāts, kas ir šīs prioritātes. Pēc tam varbūt parunāsim par to, kāds būs labums sabiedrībai, bet šobrīd tieši pastāst par pašiem projektiem. Par pašiem projektiem, cik tālu es varu stāstīt. Tātad NVD inovāciju laboratorijas konkurss tiešām ir noslēdzies, un es vēlos uzslavēt Nacionālo veselības dienestu, jo tādu izaicinājumu pieņemt. Un bija kopumā, ja nemaldos, bija 116 pieteikumi. Vairāk pat. Pat vairāk, bet tas, kas tad acīm redzot, mēs tikām virzīti nākamajai kārtai, jo pirmais, ko es atceros, bija no 116, mums bija jāstartē tad tālāk. Un to visu izskatīt, izvērtēt ar ļoti lielu rūpīgumu un godprātu. Patiesībā NVD šobrīd arī iestartēja jau nākamajā attīstības līmenī. Mūsu ideja bija oriģināla ideja. Tāda bija vienīgā no visiem konkursu pieteikumiem, ar to mēs mazliet arī atšķīrāmies. Atkal tam ir labā puse, un tam ir arī tā smagā, rūgtā puse, jo tad oriģināla idejas īstenot ir daudz sarežģītāk tehniski, jo šāda triažēšanas sistēma vēl nekur nav. Mēs esam veikuši priekšizpēti, tas ir ļoti saistīts arī ar pētniecību, šis projekts, arī zinātniskā bāze apakšā, bet mūsu mērķis ir, lai pacients tiktu pie ārsta speciāli viņam pielāgotā gaidīšanas laikā. Nevis rindu secība, kas man kā psihiatram dažreiz vienkārši salauž sirdi, kādēļ pacientam, kuram ir tik smagi, bija jāgaida tik ilgi, savukārt pacientiņam, kurš mērķtiecīgi nāk parunāties ar psihiatru savas pašizaugsmes nolūkos, un viņš ir ar daudz lielākām caursišanas spējām, viņš nonāk pirmais. Un tādēļ mēs centīsimies ieviest sistēmu, kas balstoties uz cilvēku psihiskās veselības stāvokli noteiks gaidīšanas laiku līdz psihiatram. Vienam varbūt tās būs 3 dienas, kas tā arī būtu jābūt akūtā stāvoklī. Savukārt pacientam, kuram tas ir optional, izvēles iespēja, tie var sasniegt šo te Eiropas vidējo rādītāju pat vairākus mēnešus. Jā, es domāju, ka mēs arī ar šo atbildējām uz to, kāpēc šie projekti ir svarīgi. Es nezinu, varbūt ir vēl kāda piebilde, ko gribās teikt, bet nākamais būtu, kurā posmā mēs esam šobrīd. Es saprotu, ka projekts ir liels. Arī pirms tam jau teicu, ka ir dots pusotrs gads, kad ir projekti, kuri ir jau iestartējušies, ar kuriem jau strādā. Šis ir kaut kas jauns. Kurā posmā mēs esam šobrīd un kādu tu redzi to attīstību laika griežumā varbūt? Tad man ir jāpasaka par vēl vienu projektu. Mums šobrīd viss notiek. Un vēl viens NVD inovāciju laboratorijas projekts, kurā mēs arī veiksmīgi nostartējām partnerībā ar Pusauģu resursu centru un Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu, kur mēs valstiskā līmenī izdarām 2 lietas. Mēs mēģinām pirmoreiz praktiski parādīt, kā cilvēks pieaugušais nesākās 18 gados, ka mums ir vajadzīgs šis transition, ja pārējas definīcijas periods. Līdz ar to sadarbojoties cieši ar vienu veselības aprūpes pakalpojumu, mēs centīsimies noteikt cilvēku grupu no 16 līdz 25, atsevišķos gadījumos varbūt no 14 līdz 25. Šis ir tāds arī eiropeiska domāšana atbilstoši neirālām īpatnībām, kā mūsu smadzenes nobriest. Un šis arī ir tāds digitāls projekts,
jo mēs centīsimies Latvijā adaptēt pusautomatizēto kognitīvu behavioral terapiju. Un tas sniegs palīdzību ļoti salīdzinoši, ļoti lielam skaitam pacientiņu, palīdzības meklētāju, kā to, ko var nodrošināt valsts sektors šobrīd ar psihologu konsultācijām kabinetā. Un īstenībā jau tas arī atbild uz jautājumu, kad, ko es teicu, mūsdienās mēs pievēršamies vien vairāk šai mentālajai veselībai vispār tā kā vērību. Un, manuprāt, šī vecuma grupa 14, 25 ir tā, kur tā kā mēs jau pat varam iemācīt savā veidā tā kā nebaidīties, vērsties pēc palīdzības. Nu, tas tā man kā sabiedrībai no malas izklausās, kas ir ļoti veiksmīgi, kad ir tieši šis. Jauniešiem stigma vairs nav. Mēs varētu arī iemācīt saviem jauniešiem dažas lietas menedžēt pašiem, pavisam noteikti. Jo tas, par ko es uztraucos klīniskajā darbā, tie noteikti ir vairāk cilvēki 45+, 50+, kuriem ir šī te kultūra vēsturiskie aizspriedumi, zinot politisko situāciju, kurā mēs dzīvojam un politiskās iekārtas. Par tiem man sirds sāp daudz, daudz vairāk, jo bieži vien šī vecuma posmā cilvēkam gan ir saistība ar mūža krīzēm, dažādām, gan ir profesionāli izaicinājumi, gan šī ļoti lielā prasība intensitātei un pielāgoties. Un šeit pret psihiatriju ir aizspriedumi. Jauniešiem mēs arī šonadēļ tikāmies ar Pasaules veselības organizācijas direktoru un esam vienprātis, ka jauniešiem tas ir trendīgi. Aiziet pie psihologa, aiziet pie psihiatra. Līdz ar to tā rūpe man būtu vairāk proaktīvi iesaistīt cilvēkus, kuriem ir bail no tā psihiatra. Un tā būs mazliet cita paudze. Labi, bet atgriezīsimies pie iepriekš uzdotā jautājuma par termiņiem un par to, kā mēs redzam, kādā attīstības stadijā esam šobrīd, kas tieši šobrīd notiek un kāds ir tas intervāls, kurā mēs redzam, ka tas tiks nobeigts un uzskatīts, ja šitas ir izdarīts. Šobrīd mēs esam zemajā startā, bet tas arī sagatavošanās ilgums, piemēram, Sailo, mēs 2 gadus strādājām pie šīs idejas. Tas nenotiek vienā dienā, vienā naktī. Droši vien kāds to izdara. Psihiatrijā ir cits stāsts. Mēs ļoti smagi komandu 2 gadus strādājam pie šī pieteikuma, pie evidences meklēšanas, pie vispār, lai šo pētniecības projektu uzsāktu. Un tagad mēs esam saņēmuši zaļo gaismu šiem konkursu rezultātiem no NVD. Un mēs esam pašā sākumā, kas saistās ar visām juridiskiem jautājumiem. Tādēļ es vienmēr saku tā, oficiāla atbilde, kad produkts tiks nodots sabiedrībai lietošanā saistībā ar līguma nosacījumiem pēc 2 gadiem. Un šobrīd mums ir izstrāde. Tātad pusautomatizētajā ICBT, pusautomatizētajā kognitīvu behavioral terapijai, tieši tā mēs arī tieši šis starta punkts, novembra beigās mēs uzsākam psihologu apmācību, kas uzraudzīs šo te pašu terapijas procesu. Un tad produkts pie pacientiem nokļūs nākamā gada pavasarī. Savukārt mentoram, joint action, vienotajai rīcībai, mēs noslēdzām septembra sākumā līgumu ar visām 22 valstīm. Esam saņēmuši gan Eiropas komitejas, gan HDA lielos respekt, akcept. Un 7. oktobrī Rīgā šeit mēs sagaidīsim visas dalību valstis ar atklāšanas konferenci un uzsākam reālo darbu. Projekts ilgs 3 gadus. Pie pacienta Latvijas iniciatīvas nonāks nākamā gada vasarā, rudenī. Es tikai novēlu, lai tas viss izdodas, jo izklausās tāds mega un jaudīgi un baigie maleči. Bet varbūt, kad tomēr atgriežoties pie tā, tu jau stāstīji, jau ieskicēji, bet kas tad mainīsies tā kā pie šiem realizētajiem projektiem, kāds iegūms būs man kā sabiedrībai? Jo katrs no mums ir kādreiz pacients, varbūt katram no mums interesē šis sabiedrības pienesums tajā visā. Jā, tas ir tāds ļoti labs jautājums. Viens no biežākajiem, kas arī tiek uzdots, kas man par to būs? Mēs varam jūs iepriecināt, ka pat pilnīgi neko nedarot, jums tiešām kaut kas būs. Tā arī ir šī sabiedrības iesaiste, kas man par to būs. Runājot no veselības aprūpes politikas veidošanas perspektīvas, tas, cik ļoti mēs attīstam šobrīd pakalpojumu, cik mēs esam kļuvuši pieejami, neskatoties uz sūdzībām, pretenzijām, piemēram, par rindu pagarināšanos, kas Eiropas līmenī mums nav garas rindas, bet kas parāda to, ka cilvēki arvien vairāk un vairāk nāk pie mums. Rinda nozīmē kvalitatīvu pakalpojumu arī šī gadījumā. Jums kā sabiedrībai būs pieejams pakalpojums, teiksim, es negribu teikt bez rindas, bet viņš būs pieejams tad, kad jums tas ir vajadzīgs.
jūs prioritizē. Ja tā ir ļoti smaga dzīves krīze, jūs saņemat pakalpojumu pirmo nedēļu laikā. Ja tās ir pārdomas par savu dzīvi vai kāds hronisks stāvoklis, tad mazliet ilgāk būs jāgaida. Bet, ja jums ir psihoze, jūs varat saņemt pakalpojumu jau tūlīt šeit un tagad. Un tas sabiedrībai ir būtiski, lai tiem, kam vajag visvairāk, tie, kas ir visvairāk ievainoti, lai viņi saņem pirmie. Tas runājot par šo prioritizēšanas projektu. Jums kā iegums sabiedrībai no pusautomatizētā KBT, psihologu rindas arī, par to gan tik skaļi nerunā kā par valsts sektoru, bet arī valsts sektorā mēs nodrošinām psihologu konsultācijas, un tie speciālisti, kas ir gatavi strādāt valsts sektorā, ir tik, cik ir. Un šī gadījumā mēs plānojam šo, piemēram, ja iepriekš mēs varam vienā dienā nodrošināt piemērs 4 pacientiem konsultācijas individuālās, tas, kas mūsu valsts resursi atļauj, kur mums atnāk cilvēks, tad ar pusautomatizēto KBT šis skaitlis pieaug līdz 20, 30, varbūt pat 50, kā mūsu somu kolēģi saka. Tas nozīmē, ka pakalpojums ir pieejams plašākam cilvēku lokam. Un šeit, un tūlīt, un tagad, nevis pēc tam kaut kad, kad būs resursi. Un par mentoru sabiedrības iegūms. Pirmām kārtām sabiedrība lepojieties, lūdzu, ar Latviju. Pirmo reizi Latvija ir koordinētājs tik lielam projektam, un tas tiešām bija ļoti liels prieks un pat neticami, ka mums uzticēja tieši mazajai Latvijai. Jo te jau vienkārši mēs esam tur savā nozarē, mēs vispār esam pirmoreiz koordinātori, un es arī lepojos ar saviem kolēģiem no Latvijas universitātes, kas koordinē arī onkoloģijas projektu. Tā kā Latvija ir izvirzījusies mazliet līderos. Brīnišķīgi. Un arī vēlreiz, kas man par to būs, man kā ārstam savukārt, jo tas tomēr, lai arī mēs kā ārsti arī esam sabiedrība, bet tomēr ārsts un sabiedrība dažādos jautājumos ir tomēr atšķirīgs jēdziens. Ārsts un sabiedrība ir atšķirīgs jēdziens. Labi. Es domāju, ka to kopumā mēs visi esam cilvēki, un ārsts ir profesija. Un to mums vajadzētu dažreiz atcerēties, kad mūsdienīgi domāšana tomēr atceramies, ka mēs esam profesija. Un profesijas viss ir cienījams, ir žurnālista profesija cienījama, ir cienījama grāmatveža profesija, un arī ārsts ir profesija. Un, lai šo profesiju varētu turpināt attīstīt, lai varētu piesaistīt jaunos ārstus, jo, ticiet man, mūsdienās vairs nav tā baika, ka visi grib mācīties 10 gadus un tikai pēc tam sākt strādāt. Mēs dzīvojam citā laikmatā, un ļoti daudz jaunatnie iet uz šo te īstermiņa ieguldījumu, un pēc tam uzreiz tu redz ieguvumu. Medicīna, tas ir ļoti liels ieguldījums ilgtermiņā, un pēc tam tu redzi varbūt kādu ieguldījumu. Jaunos projektus mūsu iestāde redz, ka tas piesaist jaunos speciālistus, un entuziasms ir, un acis deg, un tu vari strādāt citādāk. Tu vari mainīt šo pakalpojumu, tu vari strādāt ar pacientiem citādāk, jo valstī budžets ir tāds, kāds viņš ir. Un nav ko par to apvainoties ne sabiedrībai, ne ārstiem. Dzīve notiek. Tas, kā mēs varam paši kaut ko uzlabot, proaktīvi iesaistoties, un šeit visur ir runa par Eiropas finansējumu, kas paliks mūsu valstī. Un pēdējais jautājums no manis arī, kur var smelties varbūt vairāk informācijas par visiem šiem projektiem, par ko stāstīji, kuras var palasīt vairāk, kur var visi mūsu klausītāji, skatītāji var uzzināt varbūt kaut ko vairāk par šo. Jā, un par šo es tieši tā esmu daudz domājis, ne tikai šī raidījuma kontekstā, bet kopumā, kā to varēja zināt. Ziniet, interesanti gan, es tomēr atgādināšu, ka es esmu sabiedrība, ārsts/sabiedrība, un tās lietas, kas man interesē, kaut kā tomēr es esmu spējīgi izmantot savu prefrontālo korteksu un uzzināt. Tādā pašā veidā, jebkurš sabiedrības loceklis ir aicināts meklēt informāciju par to, kas viņu interesē, pašam, nevis pasīvi gaidīt, ka mani uzrunās, man pienesīs, bet, ja jūs tas interesē, Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centrs ir ļoti atvērts komunikācijai. Mums ir atsevišķi speciālisti, mums ir departaments, kas saucās komunikācija departaments. Jūs varat rakstīt, jūs varat jautāt, jūs varat sekot mūsu sociālajos tīklos. Kā kapitāla sabiedrībai ir likumā noteikts, kura informācija, kuros brīžos ir jāpublicē. Pārējās lietas, ko mums ir pacienti saka, bet kā, es to nezināju. Man bieži vien pat nav tādas atbildes, jo šobrīd, kad mēs dzīvojam tādā informācijas pārpilnībā, ja es pacientu klātbūtnē ieguglēju un man izlec kā 3. meklētākais virsraksts,
Varbūt jāmaina meklēšanas stratēģija. Jā. Bet katrā ziņā es tiešām gribētu pateikt lielu paldies par šo sarunu. Es domāju, ka mēs esam atbildējuši ļoti daudziem tādiem izsmeļošiem jautājumiem. Šobrīd informācija, tad pamainot varbūt šo meklēšanas stratēģiju, varbūt ir atradīsies arī un atnāks pie katra. Galvenais ir interesēties, galvenais ir meklēt. Un es gribu tomēr pateikt, ka es lepojos ar Latviju arī šitā visa sakarā. Un tiešām pateikt lielu paldies tev, Liena, kā arī visai tavai komandai, jo es saprotu, ka tu neesi viena un tur ir vesels spēks tam visam aizmugurē par šīs psihiatrijas nozares celšanu, par to, ka neskatoties uz apstākļiem, kad jums varbūt nav tik daudz speciālistu pie tik liela pieprasījuma vai iet uz šiem jaunumiem, šīm jaunajām digitalizācijas formām, celt šo nozari un palīdzēt cilvēkiem. Tāpēc es gribētu vēlēt pilnīgi noteikti, lai visi šie projekti piepildās. Gribās turēt visus sīkšķus, lai tā kā viss sanāk un tieši tā kā vēlās un pat vēl vairāk, un lai jums izdodas. Un es domāju, ka tad 2 gadu laikā, kā es tikko dzirdēju termiņu, tad mēs arī redzēsim, kam būs nepieciešamība, protams, redzēsim, kāda ir šī atpakaļ atdeve arī sabiedrībai. Tā kā liels paldies par sarunu, un tomēr man gribās aicināt arī visus mūsu skatītājus, klausītājus un sabiedrību kā tādu, tomēr pievērst savu uzmanību savai mentālajai veselībai. Jo es domāju, dažreiz dalīta bēda ir pusbēda, lai tas būtu tikai pašā iedīglī un sākumā, bet tajā pašā laikā es, cik zinu, no psihologa, psihoterapeita līdz psihiatram arī dažreiz ir tikai viens solis. Tā kā rūpēsimies par sevi laicīgi, un dosimies pie speciālista. Nestāvēsim lieki varbūt rindās, ja nav tā nepieciešamība tik ļoti, bet rūpēsimies par sevi. Tā kā paldies Lienai par sarunu. Taču mēs tiekamies jau nākamajā Kas notiek medicīnā raidierakstā, kurā savukārt runāsim par gastroenteroloģiju un tās digitalizācijas iespējām nākotnē. Uz tikšanos!